Es gribēju pajautāt, ko tu vēlētos novēlēt latviešu tautai šajos Ziemassvētkos un vispār šajā laikā? Nu, šajos Ziemassvētkos. Ja? Ziemassvētki tā ir 24. decembris. Viena diena gadā, kad latviešu tauta, kā tu saki, sanāk kopā ģimenes lokā, viens otram dod dāvanas, apsveic, sēžās pie kopīga ģimenes galda. Bet tas ir vienreiz gadā. Šeit tas mums ir katru dienu. Nu jau aiziet 4. nedēļa. Ja? Mums ir katru vakaru ugunskurs, mums ir katru vakaru galds. Un cilvēki nāk un nes mums dāvanas. Nes mums cepumus, tēju, kartupeļus, siltas drēbes. Un mēs sakam, mums paldies, mums ir visa gana. Bet viņi nes. Un tāpat nāk cilvēki, kam vajag to. Ja? Un pat viņi, kam tikko bija ģimene, ja, kas dzīvo kopmītnēs, ja, viņiem ir 4000 parāds. Viņi atnāk, saka, ko jums palīdzēja? Ja? Ko jums palīdzēja? Šeit ir Ziemassvētki, un te ir Ziemassvētki katru dienu. Un es novēlu latviešu tautai katru dienu veidot sev Ziemassvētkus. Un nepieminēt Jēzu tikai dzimšanas dienā, kas vēl ir ar biegiem šūta, vai tiešām viņš ir dzimis šajā dienā, bet katru dienu atcerēties mūsu radītāju. Un katru dienu svinēt, un katru dienu dāvāt citam prieku. Paldies par novēlējumiem!